tātad www.ekonomiski.lv, un tur ir tāda ailīta partiju programma vēlēšanas, un tur arī uzreiz jūs variet redzēt, tā gan īsi un kodolīgi ir jānoformulē jautājums par to, kas tad mūsu interesēs. Un tad, ka mēs, kā jau es teicu, ka mēs būsim šos jautājumus visus apkopojuši, viņu liste būs gana gara, tad mums nāksies viņus grupēt. Un, ja mēs skatāmies no pagājušām vēlēšanām, tad pagājušās vēlēšanās, ja nemaldos, mums bija 5 jautājumu grupas, un katrā grupā pa 5 aptuveni jautājumiem. Un viena grupa bija sabiedrības attīstība, kur bija viens jautājums bija par veselības un dzīves ilgumu, viens par izglītību, viens par zinātņu un pētniecību un viens par nodarbinātību. Ja? Tad otra grupa bija saistīta ar valsts budžetu un finansēm. Ja? Tas tā laika mums diezgan aktuāla grupa arī, jautājumu grupa arī šajā brīdī. Tad trešā grupa bija saistīta ar tautsēmniecības politiku un attīstību un konkurences politiku. Ceturtā grupa tajā laikā, pirms iepriekšējām vēlēšanām, ņemot vērā, ka reģionālā reforma vēl nebija notikusi, bija saistīta ar reģionālo politiku, un piektā grupa bija saistīta ar tiesisku valsti. Ja? Tātad maija beigās Ekonomiskā apvienība sagrupēs jautājumus par šīm grupām, apstiprinās metodiku, pēc kuras izvērtēs, un varbūt es metodikā neiedziļināšos, bet mēs tur patiesībā dodam punktus. Nu, laikam jau tas punktu došana, tā ir tāda vispieņemamākā forma, jo ir grūti vienkārši ar vārdiem aprakstīt. Nu, katram ekspertam, protams, ir savs viedoklis, un katram ekspertam būs tiesības izteikties par šo katru partijas programmu, bet tai pašā laikā, lai tā vienotā formātā pasniegt ideju par to, kā tad mēs vērtējam un salīdzinām partijas, un mēs dosim punktus. Puse punktu būs par šajās programmās, ko mēs vērtēsim, kā jau es teicu, tad apvienības pamatjēga ir pamatdoma, kāpēc mēs esam kopā, ir ilgspējīgi. Tātad vai šie risinājumi, ko piedāvā politiskās partijas, ir ilgspējīgi? Vai viņi nav tikai tā, lai pieņemtu šodien lēmumu un pēc 3 mēnešiem domāt, kā viņi atkal nomaina? Un otra lieta, par ko mēs dosim punktus, otru puspunktu par saturību. Cik detalizēti vai mazāk detalizēti partijas ir aprakstījušas konkrētās lietas un cik tās ir pretrunīgas. Jo iedomājieties, var jau būt politiskā partija, kas atnāk pie vēlētājiem un saka sekojuši. Dargie draugi, nekāda nodokļa, bet mēs jums debesmānu katru dienu no rīta un tas viss, par to jums nekas nebūs jādara. Tas nav iespējams. Kaut kāda nodokļa vienmēr valstī būs, un kaut kāda tēriņa arī būs. Un tad ir vienmēr jāskatās, vai tā saturības sadaļā, vai partijas nesola lietas, kas viena otru izslēdz. Ja? Un tas būs šo ekspertu uzdevums faktiski, lai atrastu šīs nianses. Protams, tad, kad partijas būs iesūtījuši savus atbildes uz jautājumiem, un mēs būsim izpētījuši programmas, tad tāda eksperta grupa būs sagatavojusi priekš apvienības biedriem, un kā jau ir katru gadu augustā mums notiek tā saucamā rudens apvienības biedru sesija, kurā tad arī mēs pieņemsim galvu lēmumu attiecībā par to, kā tad mēs vērtējam šīs te politiskās partijas un kāds ir mūsu skatījums uz tām lietām vai problemātiku, ko tad partijas ir piedāvājušas. Un tad, protams, mēs to neturēsim pūrā. Mēs par to pastāstīsim arī plašākai sabiedrībai. Tas, protams, notiks pirms vēlēšanām, lai cilvēki arī varētu zināt mūsu viedokli, bet gribu pateikt uzreiz, ka Ekonomiskā apvienība nepretendē uz to, ka viņai ir absolūti galīga patiesība, ja, ka vienīgā patiesība pieder tikai mums,
savas domas, un katrs pieņem tos lēmumus tā, kā viņš redz. Mēs varam tikai mazāk vai vairāk labi argumentēt, kāpēc mums liekas tā un ne savādāk. Nu, vēl varbūt īsumā nobeigumā par partijas vērtēšanu procesu. Patreizējā brīdī grupā, kura vērtē, ir faktiski palīdz sagatavot materiālu priekš apvienības biedriem, ir apvienības biedri kā Jūras Cebuls, Olga Tuganova, es pats, kāda ir pieaicināts Lauris Liepa, kas ir advokāts un jurists, kurš faktiski palīdz mums arī tikt skaidrībā tiesiskajā sadaļā, jo tiesisko bloku arī šajā reizē mēs noteikti vēlamies likt kā vienu no vērtēšanas blokiem. Un politologs Tulis Rajevskis, kas palīdz mums saprast to lielo bildi un arī zināmā mērā ielikt visu kontekstā. Tas īsumā laikam viss par partiju vērtēšanām. Es nezinu, vai radās kaut kāds iespējas par to, ko mēs tur darām apvienībā, ja ko mēs taisamies darīt, bet nu, tā tas ir. Paldies.